Enzīmu dzērienu var pagatavot mājās, un vienīgais, kas ir nepieciešams, ir visi dārgumi, kas ir mājās, un 3 litru burka ar vāku. Katru reizi jūs atradīsiet citas pērles, no kurām gatavot enzīmu dzērienu. Uz šo brīdi man ir ziedkāposta kacens un galviņkāposta kacens, vientiesīgs selerijas kāds, ingvera gabaliņš, noguris redīs, nogurusi paprika, saguris baziliks, ķiploki, vienmēr labi, un tonoku sābols, un ļoti skābi mandarīni. Tos es iespiedīšu kā suliņu. Kad šo visu saliekam burkā, kopējam tonim bija plānots pievienot tumšzilās plūmes, bet pirms es sāku gatavot enzīmu dzērienu, kāds jau plūmes bija apēdis. Tāpēc kopējo toni piešķirsim ar karkadē ziedu. Tas iedos silti, skaistu, sārtu toni. Uzlejam tīru avota ūdeni un vāks ciet. Pēc 3 līdz 5 dienām istabas temperatūrā jums būs labi ieskābis enzīmu dzēriens. Tas nebūs uzgāzējies, bet jūs to varat izdarīt nokāšot un aizvarot pudelē ar skavu.